Liepājas valsts tehnikuma pirmajā kursā mācības 18 dažādās specialitātēs uzsāk vairāk nekā 500 audzēkņu. Lai gan tas ir labs rādītājs, tomēr visas grupas pilnībā nav izdevies nokomplektēt. Diemžēl mums neizdevās nokomplektēt divas specialitātes, tas ir galdnieki un šuvēju izstrādājumu speciālisti. Nebija attiecīgi interese, bet toties pārējās grupas mēs esam nokomplektējuši. Vislielāko interesi jaunieši izrādījuši par finanšu un loģistikas darbinieka, datorspeciālista, automehāniķa profesiju apguvi. Kā atzīst pirmkursnieki, tad mācību iestādes nosaukums viņu izvēlē nav bijis mazsvarīgs. Bija daudzas iespējas, vai mūzikas skola, mākslas skola, vai arī citas specialitātes, bet izvēlējuši šo. Tuvu mājām, un arī specialitāte likās saistoši un interesanti, ka valsts tehnikums un valsts skola zināms līmenis. Liepājas valsts tehnikums izveidots šī gada pavasarī, apvienojot 3 profesionālās izglītības iestādes. Mēs mācījāmies jau no 1. aprīļa, kā Liepājas valsts tehnikums, bet šobrīd ir pavisam savādāk, jo mēs visa skola pār 1000 cilvēkiem sākam vienā vietā un ir lielas pārmaiņas. Tagad jāmācās darboties kopā, roku rokā, jo nevar vairāk būt tās sašķeltības starp skolām, ir jābūt tiešām kā vienam veselam tehnikumam. Šobrīd tehnikuma ēkas atrodas 3 dažādās adresēs pilsētā, kas apgrūtina darba organizāciju. Mēs arī realizējam 4 Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektus, kas ir saistīti ar izglītības iestādes renovāciju. Un ceram, ka pēc gada vai pēc pusotra maksimums Liepājas valsts tehnikums tātad atradīsies 2 ēkās. Liepājas valsts tehnikumā mācās 1600 audzēkņu, kas ir otra lielākā profesionālā izglītības iestāde Latvijā. Sāk Drēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.